Grafiti darbnīcas projekta Atbalstīt ceļā ietvaros. Grafiti ir īpašs mākslas veids. Es zinu, ka daudzi neuzskata grafiti par mākslu, bet īpaši redzot to, kas notiek patiltēs un uz māju sienām un vārtiem, bet grafiti ir māksla. Tas ir īpašs mākslas veids. Un tā filozofija, kāpēc arī ne tikai bērniem ar autismu, bet arī jauniešiem grafiti joma ir svarīga, jo grafiti ir iekļaujoša. Grafiti ik viens cilvēks ir mākslinieks. Vienalga, vai tu knapi spēj pakustināt roku, vai tu jau spēj radīt milzīgus konceptus, ko likt uz prangmūriem, bet katrs var atrast šo savu daļu un savu pašizpausmi. Un tā mēs arī sākām. Tā bija tā mūsu filozofija, caur ko mēs arī meklējām šos grafiti māksliniekus, kas varētu un būtu gatavi strādāt ar jauniešiem ar autismu. Un šī stratēģija bija lieliska, jo arī veids, un kā šie jaunieši, kas ir mūsu mākslinieki, atrada kopīgu valodu ar mūsu jauniešiem un bērniem ar autismu, bija kaut kas fenomenāls. Tā mūsu mērķis bija atrast individuālas pieejas katram bērnam. Un tad, kad bērni nāca uz nodarbībām, tad mēs sākām ar tādiem super vienkāršiem uzdevumiem, un tad viņus veidojām aizvien sarežģītākus, lai saprastu šo te jauniešu bērnu komforta zonu un izaicinātu viņus domāt savādāk. Nākamā tā fantastiskā lieta ar grafiti darbnīcām ir tas, ka šī māksla ir vidē. Tā ir ārkārtīgi ķermeniska, tāda 3D vide un šī te spēja apgūt un spēja mainīt telpu, tā maina arī bērnu uztveri un domāšanu, un tas arī pozitīvi ietekmē viņa pašapziņu, jo bieži vien daudzi no viņiem iespējams pirmo reizi jūt, ka viņi var kontrolēt telpu, ka viņi var ietekmēt telpu. Šīs te grafiti darbnīcas ir ekskluzīvas, tās ir milzīga privilēģija, ka mums bērnu slimnīcas fonds un arī Provodņiks nāca pretī un iedeva vietu, kur jaunieši var zīmēt. Un tas, ko mēs pamanījām ģimenes dinamikā, ka arī vecākie un jaunākie brāļi un māsas vēlējās nākt līdzi bērniem ar autismu. Un tām ir ļoti liela nozīme tādā ģimenes dinamikā, jo parasti tie bērni, kam ir speciālās vajadzības, viņi tiek kaut kur vazāti līdz kā piektie riteņi. Un arī nereti brāļi, māsas, viņi rūc, ka tur atkal man viņš kaut kur jāņem līdzi un viņš nepratīs uzvesties, un viņš tur tāds un viņš ir šitāds. Un šis bija brīdis, kad tā spēku dinamika mainījās, jo tāpēc, ka brāļi, māsas, arī draugi vēlējās līdzi. Un tad viņš varēja pateikt, tā kā es nezinu, es padomāšu, labi, tad nāc, tikai paņem savu krāsas baloniņu līdzi, paņem savus materiālus līdzi. Un tas, protams, atkal iedod tādu brīnišķīgu līdzsvaru šajās ģimenes attiecībās, un es biju priecīga skatoties, ka ne tikai brāļi un māsas, bet arī vecāki zīmēja, un tas atkal dod iespēju ģimenei būt kopā.